Slavu Jēzum. Lūk, mēs varam nolasīt kopīgi 33. Dāvida dziesmu, jeb psalmu. Lūdzu. Dziedājiet priecīgi tam kungam jūs taisnie, tiem sirds skaidriem pieklājas teikšana. Pateiciet tam kungam ar koklēm un dziedājiet viņam ar 10 stīgu spēlēm. Dziedājiet viņam jaunu dziesmu, skandinājiet jauki ar bazoņu skaņu, jo tā kunga vārds ir taisns un viss viņa darbs ir pastāvīgs. Viņš mīļo taisnību un tiesu, zeme ir pilna tā kunga žēlastības. Caur tā kunga vārdu debesis darītas, un viss viņu spēks caur viņa mutes garu. Viņš sakrāja jūras ūdeni kā kopu un liek dziļumus slepenībā. Bīstaties no tā kunga, visa pasaule, baiļojieties priekš viņa, visi zemes iedzīvotāji. Kad viņš runā, tad notiek, kad viņš pavēl, tad stāv. Tas kungs iznīcina tautu padomu, viņš salauž ļaužu domas. Tā kunga padoms pastāv mūžīgi, viņu sirds domas uz radu radiem. Svētīga tā tauta, kam tas kungs ir par dievu, tie ļaudis, ko viņš sev izredzējis par īpašumu. Tas kungs skatās no debesīm un uzlūko visus cilvēku bērnus. Viņš raugās no sava stiprā krēsla uz visiem, kas dzīvo virs zemes. Viņš sataisa visas viņu sirdis, viņš liek vērā visus viņu darbus. Ķēniņam nepalīdz viņa lielais spēks, vareno neizglābs viņa lielais stiprums. Arī zirgi nevar palīdzēt, un viņa lielais spēks nevar izglābt. Redzi, tā kunga acs uzlūko tos, kas viņu bīstas, kas cerē uz viņa žēlastību. Kad tas viņu dvēseli izpestī no nāves un bada laikā tos uztur dzīvus. Mūsu dvēsele gaida uz to kungu. Viņš mums ir par palīgu un par priekšturumām bruņām, jo mūsu sirds priecājas iekš viņa, un mēs paļaujamies uz viņa svēto vārdu. Lai, ak, kungs, tava žēlastība pār mums paliek, itin kā mēs uz tevi cerējam. Slavu Jēzum. Paldies Dievam. Par Dievu vārdu un par šo arī psalmiem, kas ir tik fantastiski un tajā ziņā pravietiski pamācoši un runājoši jaunā darbībā, tikpat cik vecā darbībā. Un tikai atliek saprast to, kā tas ir, kad vecās darbības ļaudis varēja tik labi zināt jauno darbību, ja ebreji bieži vien tik labi orientējās tās lietās un saprot lietas sakrības, jo psalmi ir viena no tiem avotiem, tiem Dieva vārda brīnišķīgiem avotiem, kas pabaro un svētī. Un arī šis. Un, jā, tiešām ir pamats mums slavēt to kungu un godināt un pielūgt tam dēļ, kad viņš ir tas, kas mūs gana un vada. Un šī te sadarbība, ja šī komunikācija ar Dievu ir tik ļoti intensīva un ko mēs maz neapzināmies, cik ļoti tas ir bieži un ko mums vajadzētu saprast, kad tā sadarbība mums ar viņu ir nepārtraukta savā ziņā, ja viņi var būt nepārtraukta. Un mēs bez viņa nespējam neko darīt, ja. Katra elpa, kā rakstīts, ir mūsu rokās, ja. Katra mūsu elpa ir viņa rokās, ja. Un katra mūsu diena ir viņa plaukstās, un mūsu sirds domas ir redzams viņam un saprotams, un ka no tā, ka viņš saka, lai mēs dzīvojam, tāpēc mēs dzīvojam. Ja viņš nesaka, lai mēs dzīvojam, bet saka, beidzies, tad mēs beidzamies. Ja. Mēs visi mēs esam tiešām daļa no tās viņa radības, kur viņš uzmana un skatās ik brīdi. Jā, tā kunga vārds ir taisns un viss viņa darbs ir pastāvīgs. Viņš ir taisns
tiesa, viņš mīļo taisnību un tiesu, 5. pants, ja? Viņš mīļo taisnību un tiesu, zeme ir pilna tā kunga žēlastība, ja? Kas tad viņu interesē, ja? No vienas puses tā ir, lai notiktu taisnība, lai es notiktu tieši tā, kā tam ir jābūt, ja? Pēc viņa labās prāta un labās gribas, un lai būtu tiesa un taisnība, bet tajā pašā laikā viņš dod arī žēlastību, ka mēs varam to dzīvot, lai arī mums nesanāk, piemēram. Viņš dod žēlastību un beigās sūta savu dēlu, bet tad sūta savu dēlu, kurš par mums nomirst, lai mēs varam tikt ārā no tām lamatām, kurās vēlns mūs ir ievedis, ja? Grēku, netaisnību, paštaisnību, šo pašu pietiekamību, ja, ka mums nav vajadzīgs Dievs, sākot jau ar Ādamu un Ievu, kad viņi atteicās no šīs te Dieva padomi, ja, Dieva gudrības un sāk pasaules, jeb savu gudrību, jeb savu izdomu lietot un cilvēki staigāt savā prātā un viens otram dot padomus, kā un ignorēt Dieva padomu, ja, dodam viens otram padomu, kā dzīvot, bet kāds ir Dieva padoms. Cik bieži par to, kāds interesēs, tas kā tā draudz un viņa bērni, ja, par to viņš samaksājas. Kā tas viss kopā ir. Bet viņš ir tas, kas faktiski uz mums noskatās. Ja? Un tad arī šie 10. pants, tas kungs iznīcina tautu padomu un salauž viņu ļaužu domas. Bet tā kunga padoms pastāv mūžīgi, viņa sirds domas uz radiem. Tad arī tas pats, lūk, mēs varam disko domāt, ko mēs gribam un darboties, bet tas viss Dievu priekšā ir nederīgs faktiski. Ja? Ir derīgs tas, kas un labs un pareizs tas, kas sako viņu padomam, kas iet viņu ceļos. Un vispārējā šī paša cilvēka pašgudrība un paštaisnība un pašapmierinātība, pašpietiekamība ar cilvēku iznīcībā. Un tas arī šeit no to mums tiek rakstīts. Tas kungs skatās no debesīm, uzlūko visus cilvēku bērnus. Iepriekšā. Svētīga tauta, kam tas kungs ir par Dievu, ļaudis, ko viņš ir izredzējis par īpašumu. Šī īpašā lieta, ja tad būt par īpašumu tam kungam, tas izmaina visas lietas būtības, jo tad viņš ir tas, kas arī veda mūs pie rezultātu. Ja, ja mēs neesam viņa cilvēki, tad kur mēs ejam, tad mēs nonākam, ja, kā tas nonāk. Bet viņš savā žēlastībā savu tautu svētīja to, ja kāds ir uzticējis savu dzīvi viņam, ja tā tauta, ja, tad tie arī tie, kurus viņš uzmana, ja, un palīdz lietām notikt labi. Tas kungs skatās no debesīm un uzlūko visu cilvēku bērnus. Viņš raugās no savu stiprā krēsla uz visiem, kas dzīvo virs zemes. Viņš sataisa visas viņu sirdis, viņš liek vērā visus viņu darbus. Un pasaka, cik interesanti. Tātad, tas kungs skatās uz katru cilvēku, uz visiem cilvēku bērniem, arī uz tevi un uz mani, katru vienu no mums. Neviens nav izlaists. Viņš raugās no savu varas krēsla, ja, kur viņš valda visu, ja, uz visiem, kas dzīvo uz zemes. Viņš sataisa visas viņu sirdis. Tad viņš kaut ko dara pie mums, ja, viņš veido mūs, un ja mēs esam viņa bērni un viņa atpirktie, ja, un tad viņš mūs dara derīgus mūžīgā dzīvībā. Ja. Jēzus Kristus, viņš sūta Jēzus Kristus savu dēlu šeit virs zemes, lai viņš ar savām asinīm, savu dzīvību mūsu vietā samaksātu par grēku, jo mēs paši to nevaram. Ja? Viņa asinis samaksā par mūsu grēku un atpērk mūs no vēlna un grēka verdzības. Šis pasaules kunga verdzības, kas cilvēku no viena grēka uz otru tikai turpina velt tā kā sniega piku, ja? Lielāk un lielāk grēka kaudzi. Un viņš samaksā par mums un veido mūs derīgus savai valstībai, savai mūžībai, būt kopā ne tikai šo īso posmu, kā mēs klausījāmies psalmā 19, 70 gadus vai ja kāds stiprs 80, ja? bet mūžībai. Tas ir viens posms, ka tu esi derīgs vai neesi derīgs. Un tad ir pārbauda, tā sakot,
kontrole, vai eksāmenis beidzamais, ja, kas tur notiek, tad novērtējums un kas būs tālāk. Ja. Un tas ir mērķis visam un piepildījums. Ja. Un viņš liek vērā visus viņa darbus. Un tas 15. 15. Tātad viņš sataisa viņu sirdis, viņš liek vērā visus viņa darbus. Cik interesanti tas ir. No vienas puses viņš sataisa mūsu sirdis. No otras puses viņš skatās, ko mēs darām. Ar to, ko viņš mums ir devis. Viņš mums ir devis savu glābšanu, ja? Savu brīvību no grēka. Viņš mums ir devis savu dēla asinis, ja? lai mēs būtu dzīvi. Viņš mums ir devis savu vārdu. Viņš mums iepazīstina savu valstību, savu garu. Un ko tu tagad darīsi? Viņš mums veido mūsu sirdis, ka mēs spējam šo ceļu iet. Mēs spējam saprast viņa vārdu un meklēt to. Ja? Un ja mēs uzreiz nespējam, tad viņš nāk palīgā vai no savu garību ar kādu citu rakstu vietu vai ar kādu citu brāli vai māsu, kurš ir sludināšana, ja? Kurš to lietu palīdz saprast, ieraudzīt. Ja? Un ko mēs darām ar to, kā viņš mūs taisa un ko mēs darām, kāda ir mūsu rīcība. Tas ir mums tāda nepārtraukta tā kā tāda sadarbība savā starpā. Ja? Tas ir, mēs viņu neredzam, bet viņš vienkārši mums ir tik tuvu, kad un tik arī vienlaicīgi ar acīm neredzams, ja? Bet piedzīvojams. Un mēs to esam tā kā pieraduši, tā kā mēs gaisu elpojam. Mēs pamanām, ka mēs elpojam gaisu tikai tad, kad viņš mums sāk trūkt, ja? Pēkšņi nav pietiekoši gaisa istabā, ja kaut kas mums aizspiedz mūsu mutiem elpošanu, ja? Tad pēkšņi, ko? Es nevaru gaisu, tas ir izmisums valītās jau, ja? Bet tā mēs ejam un gaisa, vienkārši nekā šeit nav, ka šeit telpa ir tukša. Nē, mēs elpojam gaisu, ja? Un kad mums sāk trūkt, tas svāgais gaiss, ja? Tas kābeklis, tad mēs sākam būt izmisumā ar tām. Un kaut kas tāds līdzīgi, kā mēs dzīvojam Dievā, bet viņš no mums sagaida kaut ko, viņš liek vērā visus viņa darbus. Tas ir tas būtiskais, ja? Tas ir, kā tad mēs uz to reaģējam. Nu jā, redz tā kunga acis uzlūko tos, kas viņu bīstas, kas cerēja uz viņu žēlastību. Viņš, ka tas viņa dvēseles izpestīja no nāves un bada laikā tos uztur dzīves. Paskaties, viņš lūkojās uz tiem, kas uz viņu paļaujās, kas uz viņu tic, kas pie viņa meklē palīdzību grūtā brīdī un cer uz viņu. Bada laikā cerēt uz visu kaut ko. Nāks Ēģiptes ķēniņš palīdzēs, ja Trumps palīdzēs, piemēram, vēl kāds cits, ja? Ka mēs varētu domāt, ka nāks palīgā. Nāk jau kādreiz pats kāds palīgā, bet palīdzības devējs, un uz ko mēs liekam savu cerību, ir tas kungs. Ja viņš sūta eģiptieti, jeb amerikāņi, jeb vēl kāds citu, jeb vienkārši tāpat tās atlido, kas pārpals, tas noderīgs piemērs. Bet, teiksim, māna, jeb kraukļi bija tie īstie, jā, kas Elī baroja, jā. Lūk, atlido krauklis un atvest gari, ja, un viņš noliek Elī pie vienīgā strauta, kurā ir ūdens, ja, vēl kādu gadu, cik, ja, kamēr tas arī beidzās. Un tad aizved viņu pie tās šolamītu atraitnes, ja, kurā nebeidzās mīkla, viņš to arī milti, kas tur bija. Ja. Nu, kas paļaujās uz viņu? Mūsu dvēseli gaida uz to kungu, viņš mums ir par palīgu un par priekšnāmaņu, par vairogu, precīzāk sakot. Ja mūsu sirds priecājās iekš viņu, mēs paļaujamies viņu svēto vārdu, slava Dievam. Tas ir tas, kas ir tā mūsu lielais mantojums, lielā daļa, ko mēs iegūstam, ja mēs sakojam viņam, ja mēs ejam šajā viņa ceļā, ja, ka mūsu sirds var priecāties iekš viņu un paļauties uz viņu svēto vārdu, kas ir uzticams, paties, īsts un nemainīgs. Slava Jēzum! Slava Dievam, jā. Nekas cits ķēniņam nepalīdz viņa lielais spēks, 16. pants. Varano neizglābs viņa lielais stiprums. Nekas arī zirgi nevar palīdzēt, viņa lielais spēks nevar izglābt. Bet tas kungs ir tas, kas to dara. Un tas ir tas, kas mums ir mūsu dzīvē šajā pieredzē jāpieredz, jāpiedzīvo, ja, kad mēs varam uz viņu paļauties. Bet tas
prasa savā ziņā mūsu rīcību vienmēr kaut kādu. Šodien mēs lasījām no Lūkas evaņģēlija, tā nodaļa bija 7. Ja? 7. nodaļa. Un tad bija 2 brīnišķīgi piemēri. Viens bija par šo romiešu virsnieku, ja? Šeit aprakstīts arī Mateja evaņģēlijā, kurš sūta savus kalpus, tas nebija kalpus, bet vecais sūta. Tātad Izraēla vecais pie viņa aizrunāt viņu, aizlūgt par viņa strādnieku. Viņš rūpējās par savu kalpu. Ja? Viņš nav vienaldzīgs, nosprāks būs cits kalps. Ne, viņš rūpējās par to kalpu, ja? Jo viņš ir arī tas, kas ir sarūpējis Izraēlam viņa sinagogas ēku skaisto lielo. Ja? Un viņš sūta līdz vārdu. Ja? Viņš apliecina ar savu vārdu pilnīgu uzticību debesu valstībai. Tā kā tu nenāc pie manis nemazam saka tikai vārdu, ja? Jo tāpatās kā es sūtu un esmu pavēlnieks tur, tāpatās arī tu esi tāds, un tu sūtīsi savu vārdu, un tas notiks. Ticības apliecība, ja? Un tā arī ir rīcība. Ja? Un tagad tās notiek beigās tā sieva grēciniece, ja? Kad viņš guļ pie galda, viņa ēd pusdienas, un viņam ir atnākus pie viņa un mazgā savām asarām kājas un svaidā rēļu. Ja? Un viņš atbild viņai, tava ticība tev ir palīdzējusi. Viņas grēki ir piedoti. Jeb arī tā viena, kad citā gadījumā viņš iet atkal pie kāda mirstoša bērna, un tā asiņošana slimā sieva viņam pienāk klāt un aizskar viņu vīli. Paliek vesels, viņš pagriezās, kurš man aizskar. Viņa teikt, viss izstāst, viņš saka, tava ticība tev ir palīdzējusi. Tā. Tas nozīmē, ka mēs varētu sēdēt mājās un ļoti, ļoti ticēt. Redz, bet šīs abas sievas, viņas gāja un kaut ko darīja, bet palīdzēja viņām ticība. Tātad rīcība, kas bija ticībā balstīta, rīcība, kas izrietēja no viņu ticības. Tāpat tās arī kā tas romietis, virsnieks, ja? Viņš negāja, varbūt viņš sūtīja ticības vārdu, ja? Viņš saka, es pilnībā ticu, un viņš lika uz spēles to savu spēles, bet tajā notikumā, ja? To savu kalpa dzīvību faktiski, ja? Un Jēzus jau nāk pie viņš saka, nepūlies, ja? Viņš saka, pagaid, varbūt viņš drošāk tomēr, ka viņš nāk. Vai ir tā domāt, ne? Jā, bet tā arī ir rīcība, ticības rīcība, visos gadījumos. Un tad daudz tādu cauri jaunai derībai daudz šie te notikumi. Gribētu, ka mēs nolasām vienu rakstviet no, tā būs ebreju vēstule ebrejiem. Tā bija 5. nodaļas beigas, 6. sākums. Mēs esam lasījuši diezgan bieži. Tas varētu būt no 5. nodaļas 11. tālāk priekšos. Par to mums būtu daudz ko runāt. To izstāstīt ir grūti, tāpēc, ka jūs kūtri palikuši pie uzklausīšanās. Jo jums, kam sen laikiem pienāks būt mācītājiem, atkal vajag, ka topat mācīti. Kādas ir tās pirmās Dieva vārda sākuma mācības? Un esat palikuši par tādiem, kam piena vajag un ne cietas barības. Jo ik viens, kas tikai pienu bauda, tas vēl ir nesapraša iekštā taisnības vārda, jo tas ir bērns. Bet pieaugušiem vajag stiprēdiena, tiem, kam prāts radināts un izmācīts, izšķirt labu un ļaunu. Tāpēc nerunāsim par tām kristīgām sākuma mācībām, bet dosimies uz to pilnību. Ne atkal pamatu likdam ar atgriešanos no nedzīviem darbiem un ar ticību uz Dievu. Ar mācību par kristību, par roku uzlikšanu, par miroņu augšām celšanos, par mūžīgu sodību. Arī to mēs darīsim, ja tikai Dievs to ļauj.
Jo tas nevar būt, ka tie, kas vienreiz bijuši apgaismoti un baudījuši tās debesu dāvanas un daļu dabūjuši pie tā svētā gara un baudījuši to labo Dieva vārdu un tās nākamās pasaules spēkus un atkāpjas, ka tie atkal varētu tapt atjaunot uz atgriešanos no grēkiem, jo tie Dieva dēlu sev atkal krustā sit un liek smieklā. Paldies. Nu, tātad šeit ir interesants norādījums par faktiski tādu modrību, ticības modrību. Ja? Mēs pieminējām pirms tam tādu apātiju, kultūru, kas mēdz uzmākties ticīgiem cilvēkiem. Ja? Nu, man tā gadās, piemēram, šad un tad. Es domāju, ka visiem tas tā gadās. Un kad pasaules gars ir varbūt mūsu pašu neuzmanība, nolaidība, ja pret Dievu vārdu un pret Dievu valstību, visbiežāk varbūt tās mūs noliek kaut kādā situācijā, kad mēs iebraucam svešā garā, tāda pasaules garā. Tas nav svešs, bet tik pazīstams mūsu miesai. Mēs vienkārši jūtamies normāli, tā kā sakot, ja? Šeit un tad, kam tam galīgi nebūtu jānotiek. Ja? Un šeit arī iespējams pat kaut ko līdzīgi iet runa. To grūti pateikt precīzi, bet tad jūs esat kursi palikuši pie klausīšanās, jo saņēmis pienākās būt par mācītājiem, kas citiem palīdzētu tādā nozīmē, ja nevis priestiedošiem. Atkal vajag, ka to pat mācīti, kādas ir pirmās Dieva vārda sākuma mācības. Esat palikuši par tādu, kam pienu vajag no cietsvarības. Tā tas ir un ir pareizi, kad mēs šīs arī pamatmācības vienmēr sev atkārtojam. Ja? Kas ir pamatlietas? Kādreiz, kad man uznāk tāds liels, bijušas tādas lielas nomāktības, kādas grūtību laiki, tad es vienkārši uzvaigu Dievu priekšā un sāku no tā, ka Dievs ir. Ja? Vai Dievs ir? Un tad es vienkārši tā deguna grīdā Dievs ir. Un ja es esmu, viņš ir, ja? Un tā ir pirmā realitāte, ko mēs atzīstam, kā ebreju vēstulē, ka tam, kas nāks pie Dieva, nāks ticēt, ka viņš ir, un atbild tiem, kas viņu meklē. Ja, tā ir ebreju 11. Ja? Un tad Dievs ir, un tā ir pamatlieta, es esmu, kas es esmu. Ja? Tā ir pamatlieta, kā mēs varam atkal no sākuma sākt, kad tas kungs mūs pārbauda savā ziņā, ja? Mūsu ticība. Lai mēs tiktu pāri visu šo kultūrumu, šo visu nomāktību, apātību, kas mācās visu, un tad mēs ejam pie Dieva vārda, ja? Un ejam pie brāļiem, māsām, kas nāk mums palīgā. Un arī draudzi pirmkārt. Ja? Lai kā tas būtu, tas mums jādara, ja tas ir vajadzīgs. Ja? Bet šeit ir tālāk uz priekšu, viņš runā par pieaugušiem vajag stiprēdienu. Mēs pie tā nepaliekam, ja? Bet mēs runājam par to, ka mēs esam mācīti un radināti izšķirt labu un ļaunu. Tad mēs atgriežamies, kas tad notiek te Ēdens dārzā. Ja? Tad šeit neiet runa par to, ka mēs izšķiram, bet ka tas kungs mums ir iemācījis, kas ir labs un kas nav labs. Un mēs atbilstoši rīkojamies tam. Ja? Tad tas kungs mums ir mācījis. Un šeit tas nodaļa dalījuma, protams, nav no Dieva, ja kā mēs tā saprotam. Varbūt, ka viņi ir pieļauti, viņi, protams, ir pieļauti kaut kādā mērā, ka viņš šeit ir, bet to ir sarakstījuši, sadalījuši kādu blēžu, manuprāt. Tas vienkārši turpinās teikums uz priekšu tālāk. Tāpēc nerunāsim par tām kristīgām sākuma mācībām, bet dosimies uz to pilnību, ne atkal pamatu likdami atgriešanos no nedzīviem darbiem un ticību uz Dievu, mācību par kristību, roku uzlikšanu, miroņu augšām celšanos un mūžīgu sodību. Paskat, kas ir pamatlietas, kas šeit ir nosauktas pamatlietas. Šeit apostols, kas to raksta, viņš nosauc, kas ir šīs pamatlietas, kristīgās mācības pamatlietas. Atgriešanās no nedzīviem darbiem, ticību uz Dievu, mācību par kristību, roku uzlikšana, 4, miroņa augšā un celšanās, 5, mūžīga sodība, 6. Varbūt, ka tās pirmās 2 ir viena. Tā arī var gadīties. Atgriešanās no nedzīviem darbiem un ticību uz Dievu. Tas varētu būt, ka ir viens sarīdzam, ja? Tā kā īkšķis
rokai. Ja. Un pārējie 4. Un kristība, kas ir kristība? Vispār ir kristība, tā ir miršana pasaulē, ja? Roka uzlikšana, tas ir kaut kāda svētīšana, nodalīšana, arī nodalīšana no pasaules faktiski. Tu esi svētīts kaut kam, ja? Varbūt dziedināts, ja tevi piedot grēki, ja? Tas arī nāk kopā, tā pasaule ir projām. Miroņa augšām celšanās, tātad arī viena no pamatmācībām. Mirušo augšām celšanās. Mūžīgi sodu. Šis te lietas, bet, manuprāt, neviena no viņām nav paņemama nost. Lai pēc tam tā būtu pilnīga mācība, ja? Varbūt, ka vēl kaut kas iekšā. Nedomāju, varbūt tas nav arī viss varbūt nosaukts, bet šīs ir pamatlietas. Ja mēs aizmirstam par mūžīgu sodību, ja? Tad viss tā būšana nav vajadzīga, ko mēs darām. Ja? Ja mēs neņemam vērā augšām celšanos no mirušiem, šeit būtu acīmredzot domāt par mūžīgo dzīvību, ja? Vai arī kopā teikt augšām celšanos no mirušiem. Arī viss tā mācība nav, ne tikai mācība, vienkārši dzīve ar Dievu nav viņai nekāds saturs. Ja? Roku uzlikšana, jeb svētīšana tam kungam, ja? Jeb atdalīšana kaut kam. Ja? Tā arī nav derīga. Respektīvi, ja viņas nav, tad mēs esam vienkārši vienā tāda pasauli. Un tad mēs nonākam pie tā, ko gribētu akcentēt šodien. Tātad dzīve ir darbi. Tātad atgriešanos no nedzīviem darbiem un ar ticību uz Dievu. Mēs esam daudz lasījuši Mateja evaņģēlija 7. nodaļā, vai Kalnsvediķī vispār kopsumā un skaitā arī nobeigumā, ka daudzi nāks un teiks, kungs, un kungs teiks, es jūs nepazīstu. Un teiks, paga, mēs esam darījuši daudz brīnišķīgas lietas, lūk, kādas visādas, izdzinuši ļaunas garus, tas jau pavisam ir skaidrs, ka kaut kas ļoti labs bijis, ja? Vismaz cilvēkiem tā šeit. Un sludinājuši jūs ielās, mēs kaut darījuši, jeb tavās ielās, un tas kungs teiks, es jūs nepazīstu. Un Jēzus paskaidro, viņi nav darījuši tēvu gribu. Jo tikai tas, kas dara tēvu gribu, ir derīgs Dieva valstībā. Kas ir nedzīves darbs un kas ir dzīves darbs? Izskatās, ka šie darbi, kuras aprakst šis Mateja 7, ja, tie ir nedzīvi darbi. Vai ne? Jo viņi darīti bez Dieva. Tas ir pilnīgi skaidrs no tās nosacījuma. Es jūs nepazīstu. Mēs ar teviem kaut ko darījām. Mēs darījām tavās ielās, bet es jūs nepazīstu. Mēs nedarījām to kopā. Mēs darījām to kopā, un tas nav tēva gribā. Un mēs kristieši esam ļoti lielā riskā, faktiesībā, ja? Un vēl viena lieta, kas ar to nāk kopā, par šo pašu apātiju un šo kūtrumu. Mēs bieži vien ļoti sarūktinamies it kā pret Dievu. Kad, lūk, mēs tad visu, ko esam darījuši, ņēmušies un vēl kaut ko darījuši, un tu neesi mūs svētījis, tu neesi mūs izglābis, un tu vēl kaut ko neesi darījis. Ja? Bet tik ļoti daudz mēs piedzīvojam to, kad kristīgajā kultūrā, ja mēs varētu to teikt tādā veidā, ja, mācītāji dod solījumus par Dievu vietā. Piemēram, lūk, smēlēs vienā gabalā. Tu būsi vienkārši Dievā iekšā, un tu varēsi visu ko izdarīt. Ja visādi apsolījumi, kas notiks tad, ja tu lūksi tos buļi visas, kas no kurām tas sanāk, ja, darīs to vienā gabalā, tad tevīm notiks kaut kas tāds, un kad vienkārši, kad Dievs tu klausīs tā buļi, vēl kaut kas notiksies, un tādā veidā, un piemēram, ja, tāds apsolījums. Kad mēs to lasam Dieva vārdā, nevienā vietā. Tādas nav, ja? Tādas nevar būt. Ja? Tas ir cilvēka apsolījums. Un mēs paklausām cilvēku apsolījumiem.
piemēram, paļaujies to kunga žēlastību, vienkārši tici, tev nav nekas jādara. Ja? Vienkārši tici un viss. Mēs ticam un nenotiek tā kā teikts tajā solījumā. Kurš to solīja? Tam tagad ir jāatbild par to, ka viņš solīja, ja tas nav Dieva vārds. Lai tas cilvēks atbild par to. Un mēs visi esam tajās vietās bijuši. Mēs esam daudz kā runājuši. Ne tā kā visi, bet daudz no mums. Un mēs esam solījuši to, kas nav Dieva vārds. Kā mēs esam to sapratuši. Mēs esam iedomājušies to tā, bet esam runājuši, ja arī sev pieņēmuši to, ja klausījušies kā dažādi, tas sludinātājs, viņš atbrauc no turienes, no Amerikas, jeb no Āfrikas, jeb no vēl no kaut kurienes, jeb no Zviedrijas, jeb no Somijas, un viņš teica tā, lūk, saziedo pilnu kasti, jūs visi būsiet dziedināti tad, ja? Jums nav ticības, tāpēc jūs nenāciet. Mēs esam bijuši daudzās tādās pasākumās. Un tagad visi ņemās un kaut kas notiek. Un tad arī nekas nenotiek. Un lielākā daļā cilvēku, mēs kļūstam ar cietām sirdīm. Mēs neņemam vairāk Dieva realitāti nopietni. Mēs sākam šļūkt pa visu Dieva valstībai. Mēs lielākoties ir iemesls tam, mēs paļaujamies uz cilvēku apsolījumu, nevis uz Dieva apsolījumu. Nevis uz Dieva vārdu un viņa realitāti un to patiesību, kas ir patiesība, bet gan uz to ilūziju par patiesību. Mēs nemeklējam to, kas ir īsts un patiesi Dieva priekšā, tas, ko saka viņa vārds. Un vēl trakākais ir tas, ka mēs varam nonākt mūžīgās tiesas priekšā ar šādiem pašiem muļķīgiem un muļķīgām mācībām, ka mums kāds ir izstāstījis. Un spriežot pēc šī paša minētā jau Mateja 7, kas varbūt ir jāizlasa tomēr. Vienkārši tam beigt tas ir jāizlasa. Kas faktiski liecina par to. Varbūt no 19. Ik katrs koks, kas nenes labus augļus, top nocirsts un ugunī iemests. Tāpēc, pēc viņa augļiem, jums tos būs pazīt. Ne ik katrs, kas uz mani saka, kungs, kungs, ieies debesu valstībā, bet tas, kas mana debes tēva prātu dara. Daudz uz mani sacīs tanī dienā, kungs, kungs, vai mēs tavā vārdā neesam nākošas lietas sludinājuši? Vai mēs tavā vārdā neesam velnus izdzinuši? Vai mēs tavā vārdā neesam daudz varenus darbus darījuši? Un tad es tiem it skaidri sacīšu, es nekad jūs neesmu pazidis. Ejiet nost no manis, jūs ļaundarītāji. Tāpēc ikvienu, kas šos manus vārdus dzird un dara, to es līdzināšu kādam gudram vīram, kas savu namu uztaisīs uz klints kalna. Paldies, Vērīgs. Nu, lūk, tad šeit ir, varam uzreiz nomanīt skaidras lietas, ja? Tad ne visas lietas, ko mēs darām, kas izskatās, kad ir dievišķīgas, ir garīgas un kaut kādas tādas, vienreizējīgākas, tādas, vienkārši super. Ne visas tās ir tās, ko Dievs grib, ka mēs darām. Varbūt viņas ir pretīgas. Un šķiet, šis ir tas gadījums. Ja? Bet te ir viena interesanta lieta, ko mēs varam redzēt. Ir katrs koks, kas nenes labus augļus, pēc viņu augļiem to būs pazīt. Tad koku pazīst pēc augļiem. Ir jānes augļus. Tādus, kas ir derīgi. Ja? Jāņu 15 mēs lasām, ja? Kad es jūs... to nelasīšu to vietiņu. Jūs man nesat izredzējuši, bet es jūs esmu izredzējis un jūs iecēlis, ka jums būs noiet un augļus nest, ka jūs augļiem būs palikt. Un lai visu, ko jūs lūksiet man Tēva vārdā, viņš jums dot, es jums pavēlu, ka jūs mīlat citu. Bet tad augļi, tiek sagaidīti augļi, kas ir labi augļi un derīgi augļi. Ja? Tad ir kaut kāda rīcība atkal, aiz ticības sekojoša rīcība.
Un aiz tā briesmīgā teksta, pēdējā briesmīgā, ja, bet tā nopietnā aizrādījuma, saka, kas manus vārdus dzird un dara, to es līdzināšu gudram vīram, kas savu namu taisīs uz klints, kas neies bojā, ja, tad tālāk tās iet bojā tās mājas, kas nav uz klints taisīt. Tad, kas dara nevis cilvēku vārdu vai apsolījumu, bet kas dara Dieva vārdu. Viņš paliks mūžīgi. Bet tā ir rīcība, kas seko ticībai. Kāpēc mēs varam darīt Dieva vārdu? Es tā iemeslu, ka mēs paļaujamies uz Dieva vārdu. Kāpēc mēs darām, teiksim, kaut kādu onkoļu, kurš ir atbraucis no kaut kurienes, ja varbūt šeit pat dzīvo, ja? Kurš ir tā to pateicis, tik pārliecinoši, ka mēs to paļaujamies. Dieva vārdu. Nu, tur ir ticība. Kam mēs ticam, ja? Un aiz ticības sako rīcība. Un mēs varam atgriezties apakaļ pie Jākaba vēstules, ja? Varbūt atgriežamies, izlasīt to vietiņu. Kur aiz ticības sako rīcība, un tikai tā ir ticība, aiz kuras sako rīcība. Rīcība atbilstoši šai ticībai. Mēs tagad paļaujamies uz kādu Pētera ēteri, un uz mums sako rīcība. Ja? Mēs darām to, ko viņš saka. Ja mēs tur burbuļojām visu rītu, visu dienu un visu nakti, un tagad mēs esam briesmīgi svēti, ja? Dzīvojam svētajā garā. Tas var tā neizrādīties. Un praksa rāda, ka tas tā arī neizrādās. Kur mums palikās? Ebreji 2, jā. Nepiedošana, Jākab 2. James. Gribat izlasīt no 12. pānta līdz 22. Runājiet tā un dariet tā, kā tādi, kas caur svabadības bauslību taps tiesāti. Jo tam, kas apžēlošanu nav parādījis, uzies sodība bez apžēlošanas, bet apžēlošana lielās pretsodība. Ko tas palīdz mani brāļi, ja kas saka, ka viņam ir ticība, bet darbu nav? Vai tā ticība viņu var izglābt? Ja kāds brālis vai māsa pliki būtu, un tiem trūktu dienišķas pārtikšanas, un ja kāds no jums uz tiem sacītu, ejiet ar mieru, sildieties un paēdiet, bet jūs tiem nedod, kas miesai vajadzīgs, ko tas palīdz? Tāpat arī dzen ticība. Ja tai darbu nav, pat par sevi tā nedzīva. Bet kāds varētu sacīt, tev ir ticība, un man ir darbi. Rādi man tavu ticību bez darbiem, un es tev rādīšu no maniem darbiem ticību. Tu tici, ka ir viens vienīgs Dievs, un dari labi. Velni arī dzen tic un dreb. Bet vai tu gribi zināt, tu nelietīgais cilvēks, ka ticība bez darbiem ir nedzīva? Vai mūsu tēvs Abrahams nav taisnots no darbiem, savu dēlu Īzaku par upuru atnesdams uz altāri? Tad tu redzi, ka ticība ar savu spēku ir bijusi pie viņa darbiem, un ticība ir tapusi pilnīga caur darbiem. Jā, amen. Amen. Ticība ir kļuvusi pilnīga caur darbiem, un ticība bez darbiem ir tikai ilūzija. Tas ir kopā, tu tici un dari. Tu tici, ka tu pieies pie tā kungu un viņš tev palīdzēs. Un tas ir viņa vārds, ja viņš tev palīdzēs. Ka tu gribēs darīt viņa prātu un staigāt viņa ceļus. Ja? Viņš tev dos savu atbalstu. Un tas ir mūsu prieks viņā. Un mūsu drošība, kur mēs dzīvojam. Ka, lai arī šeit mums ir ciešanas par to bieži, ka mēs ticam. Ja? Viņš mūs aizved uz mūžīgos dzīvības. Uz dzīvības ielē, ja? uz svēto kalnu, ja? Kā tad dažādiem vārdiem ir aprakstīt. Ja? Uz mūžīgo dzīvību, pa lielam, ja? Augšāmsošanos dzīvībā. Un tas ir tas piepildījums, bet tas ir tā mūsu dzīve, kas ir, kur mēs dzīvojam atbilstoši mūsu ticībai, Dieva vārdam. Jēzus saka, sako man saviem mācekļiem, ja? Mēs varbūt lasīt atkal to Jāņu, es varu lasīšu ātri, Jāņu 12. Bet Jēzus tiem atbildēs sacīdams, tā stunda ir nākusi, cilvēku dēls to pagodinās. Patiesi es jums saku,
Ja kviešu grauds neiekrīt zemē nenomēst, tad tas paliek viens pats. Ja viņš nomēst, tad tas nes daudz augļus. Kas savu dzīvību tur mīl, tas to pazaudēs, kas savu dzīvību šī pasaulē ienīst, tas to paturēs uz mūžīgu dzīvošanu. Ja kāds man grib kalpot, lai tas seko man, kur es būšu, tad arī mans kalps būs. Ja kāds man kalpos, to mans tēvs cienīs. Tas gan nopietni. Tad, ja kāds man grib kalpot, tas lai seko man, kur es būšu, tad arī mans kalps būs. Tad sakot tam kungam, ja, viņa vārdam, viņa realitātei. Ja, tā ir ticība plus darbs. Tu tici tam kungam, tici vārdam, tici, ka viņa valstība ir reāla, ka tās nav tikai uz papīra, bībelē, ja, bet ka tā ir dzīvība, kas ir. Šī svētie raksti, viņi atspoguļo dzīvību, kas ir. Tā ir Dieva liecība par saviem likumiem, par saviem darbiem un pravietojumu un pamācību, kas būs, ja to darīs un kas būs, ja to nedarīs. Tas atbilst realitātei, kas eksistē. Ja mēs esam iemantojuši šo ticību, kas ir dzīvības dodoša ticība, tad mums atliek darīt to. Ja mēs nevaram piedalīties pie Dieva valstības un neņemt vērā viņas likumus. Tas ir pilnīgs nonsens. Ja? Tas nav iespējams tā. Tāpēc mēs nošķiramies no pasaules likumiem, ja mēs viņus respektējam, kur ir cilvēku kārtības likumi, bet mēs nerīkojamies pēc ļaunā pasaules kunga principiem, ja? un viņa lietām, viņa hierarhijām, visām pārējām. Ja? Bet mēs sekojam Dieva vārdam. Un sekot nozīmē darīt. Tur nav nekādas citas iespējas, kā vienīgais darīt to, kas ir Dieva vārds, kuram mēs ticam. Tas ir vienīgā forma, kā mēs varam sekot. Teiksim, kāds, tu gribētu kādam iet cilvēkam līdzi, teiksim, varētu būt, alpīnismu ekspedīcija, piemēram. Es kā es gāju tādā ekspedīcijā un priekš ir instruktors, kad tu esi jau pieredzējis alpīnis, tad tu vajag grupa un tu pats izdomā, kā iet, bet tos jauniņos ved instruktors. Ja? Visi satērpās ķiverēs, tad šņorēs, sasienās un instruktors iet pa priekšu. Viņš iet pa priekšu, bet ne jau visi vienā garā šņorē, un tev ir jāsako viņam. Tu atpaliec kaut ko, skaties uz otru pusi, nē, kāpēc viņš iet? Es iešu pa citu ceļu šeit. Tā ir gan droši nāve. Kalnos. Alpinis instruktors izvedīs caur tur, kur var iziet, un viņš parādīs, kā to izdarīt, tur, kur būs grūti. Bet tu rīkojies. Tu nevis sēdi kaut kur, nevis eji, ko tu gribi, jebkur pagadās. Kāpēc man jāiet tur? Tā visotnes tā šeit, ieši tikai tur. Un viss, varbūt tu paliks dzīves, tas būs tikai brīnums. Ja? Sekot Jēzum ir rīcība, kas atbilst viņa vārdam un viņa padomam. Nekas cits. Un tas ir ticības darbs. Tas ir vienīgā iespēja. Dieva vārds uz mums runā. Un Dievs atklāja mums savu vārdu. Ja mēs neņemam to nopietni, un nerīkojamies atbilstoši tam, ko Dievs mums atklāja, ja nemeklējam tālāk par to ceļu, ko viņš mums ir atklājis, viņš mums vairāk neatklās tajā vietā. Kamēr mēs neņemsim vērā to, ko viņš mums ir parādījis. Tas vienkārši tāds ir likums. Tas ir dievišķais likums. Tev man jāsako, saka tas kungs, Jēzus. Tas nozīmē, ka tu dari to, ko tev pateic tikai. Viņš vienkārši gaida, ka tu to izdarīsi. Un es arī gaidu. Un es jūtos tik lepns par to, bet tas kungs neko nedara. Bet es neesmu izdarījis, ka man bija jāizdara. Viņš man sen teica, kas jādara. Viņš to izdarīja. Ir žēlstība, protams, pats par sevi. Ir žēlstība, kurā viņš mūs panāk pretī, kurā viņš mūs apžēlā. Bet tā kārtība ir tāda. Mums ir jādara tas, kā mēs ticam. Mums ir jādzīvo šajā valstībā, kas ir Dieva valstība. Uz realitāti viņš apliecina ar dažādiem notikumiem.
Mēs nedzīvojam vienā brīnumā, vienā gabalā, ja? Bet viņš apliecina to, lai mēs varētu ticēt nākošā lietā, kur viņš neapliecina. Bet mēs to darām. No ticības mans taisnais dzīvos, ja, saka Dieva vārds. No ticības uz ticību. Bet tas ir no rīcības uz rīcību. Tāpēc, kā Jākabs runā par Abrāmu, ja? Viņš ticēja, tāpēc viņš darīja. Ebreju vēstulē tas pats. Ja? Slavēsim. Varbūt tās no Ebreju vēstules 3. nodaļas mazliet izlasam vienšķīgu arī lietu. Mēs iepriekšlasim. Jā. No, 4. panta. Jo katrs nams no kāda top uztaisīts, bet kas šo visu ir uztaisījis, tas ir Dievs. Un Mūzus gan ir bijis uzticīgs visā viņa namā kā kalps par liecību tam vārdam, kas bija runājams, bet Kristus kā dēls pār viņa namu. Tā nams mēs esam, ja tikai to drošību un to cerību, ar ko lielāmies, līdz galam paturam stipru. Tādēļ, tā kā Svētais Gars saka, šodien, kad jūs viņa balsi dzirdēsiet, neapcietinājiet savas sirdis, tā kā pie tās sariepšanas tai kārdināšanas dienas tuksnesī, kur jūsu tēvi mani kārdinājuši, mani pārbaudījuši un redzējuši manus darbus 40 gadus. Tāpēc es apskaitos par šo tautu un sacīju, vienmēr tie alojās savā sirdī, bet manus ceļus tie nezināja. Tad es arī esmu zvērējis savā dusmībā, tiem nebūs ieiet manā dusēšanā. Pielūkojiet, brāļi, ka jau nevienam no jums nav ļauna neticīga sirds, ka jūs atkāpjaties no tā dzīvā Dieva. Bet pamācieties paši ikdienas, kamēr vēl top sacīts šodien, ka neviens no jums netop apcietināts caur grēku pievilšanu, jo mēs daļu esam dabūjuši pie Kristus, ja tikai to iesākto būšanu līdz galam paturam stipru. Tad viņi neņēma vērā to liecību, ko Dievs deva par sevi un par savu valstību. Viņi ignorēja, it kā tas nebūtu noticis. Viņiem mantoja cieta sirdi. Viņi rīkojās atbilstoši tam, ko viņi saņēma no Dieva ticību. Viņi dzīvoja savā sirdī Ēģiptes kultūrā, tā sakot, ja? Un stiepēja līdz visādas mantas no Ēģiptes, ja? Un Dievs viņus paciet kaut kādu brīdi, bet kaut kādā brīdī viss, ja? Viņi rīkojās, kā viņi rīkojās pēc savas ticības, uzbūvē dzelzceļu. Viņi tagad neredz kādu laiku Mūzu, viņa vadītāju, visu viņa paļāvību ir izčūkstējusi. Tagad Mūzus, brālēns, kas tas bija? Brālis, izgatavo viņiem ceļu, ja? Izredzētais bez tā. Tas bezgan traks, tas sižets. Neņem vērā to, bet dzīvo iepriekšējā pasaulē. Ja viņi nerīkojas atbilstoši tam, ko Dievs ir liecinājis. Ja? Tad, tas teksts, interesantā sadaļa ir tad, lai nevienam no jums nav ļauna neticīga sirds, ka jūs atkāpieties no dzīvā Dieva. Vai kā tas ir? Atkāpties no dzīvā Dieva, tas ir vienkārši iztikt bez viņa valstības, bez tās realitātes. Tu var būt reliģiska persona un darīt dažādas reliģiskas rituālus. Tur vienā, jeb otrā, jeb tradicionālā, jeb jaunā, reliģiskā veidā, jeb konfesijā, jeb kāds tad nebūtu. Ja tu var iztikt bez dzīvā, bez sadarbības ar dzīvo Dievu, tu esi atkāpies no dzīvā Dieva. Un tas sāks ar to brīdi, kad mēs darām kaut ko citu. Mēs paļaujamies uz kaut ko citu nekā uz Dieva vārdu un darām kaut ko citu, cilvēku pavēles. Un tu darīsi to un to, katru dienu ieradīsies, katru svētdienu ieradīsies baznīcā, tur aizdzinās svečku
un kas tur viss, kurā vietā jādara. Ja piedalīsies pie mīses, ja kas tur nebūtu citā vietā. Ja? Un viss ar tevi būs kārtībā. Ja ka to nerunā Dieva vārds vienkārši. Tas nav Dieva vārds. Ko Dieva žēlastība dara un cik daudz viņa piedod cilvēkiem šīs lietas. Tā ir Dieva lieta. Ja? Viņa augstsirdība, žēlsirdība un cēlsirdība, to es nezinu, kā tā nosāk. Bet mūsu lieta ir sekot dzīvajam Dievam. Un tas ir vienmēr ar to, ka tu sadzirdi šodienu. Šeit ir runas šodien, ja? Tad tu šodien to sadzirdi un tu šodien to dari. Ja tu pieņem lēmumu to darīt, ja? Tu nevari izdomāt, tas kungs saka šo darīt. Tā, šodien nav ēta diena, rītdiena, otrdien, trešdien, ceturtdien. Pēc nedēļas, ja? Pēc nedēļas vilciens ir aizgājis tavējies, ja? Tu neesi to manējies. Tāpat es neesmu izmantojis to iespēju to tagad darīt, ka tas kungs dod to stiprumu to izdarīt. Un pēc tam tas nav izdarāms. Tā kā šie paši izrēlieši. Viņi tagad izgājuši no tās Eģiptes zemes, tas kungs mums saka, ej iekarot apsolīto zemi. Atrod mīluši priekšā. Nē. Nu pagaid, viņš mums dzen nāvē. Dievs. Nu kas ar viņu ir ar to Dievu? Ja? Un pēc tam Dievs saka, labi, tu jūs neiesiet priekšā. Pagad, nē, mēs tam arī iesim. Nē, jūs tagad neiesiet. Tu nevar aiziet pēc 3 dienām darīt to darbu, ko viņš sacīja, lai tu tad šodien. Tas patiecas uz mani. Tā ir šodien. Tā ir realitāte, kurā mēs dzīvojam. Mēs kā reliģiski cilvēki labprāt dzīvojam tālā pagātnē, citā vietā, jeb tālā nākotnē, bet tagad šeit tas tik grūti, kāds. Bet tā ir tā vieta, kad mēs sastopam Dievu. Šeit, šodien. Arī šeit, kad mēs esam tagad. Ja sastop Dievu, tev jābūt šodien un šeit. Ja tur, ko tu esi tajā vietā. Tā nav ilūzija, tā nav cilvēku manipulācija. Tā ir realitāte, tā ir patiesība, tas ir Dievs. Un slavu Jēzum. Lūk, tas kungs mūs aicina sekot viņam. Ja? Dzenamies uz to, 2. Korintiešu 5. Tāpēc vai pie tā kunga būdam, vai vēl svešumā dzenamies uz to, ka viņam labi patīkam. Ja mums visiem būs parādīties Kristus soļa krēsla priekšā, liek viens dabūt to, ko miesās būdams darījis, vai labu vai ļaunu. Ko? Ticējis. Tā nav rakstīts. Darījis. Bet tas nav vienkārši darīšana, lai to izdarītu, un tad tas man pienākās tagad, es tur biju. Nē, tā ir ticības darbs, rīcība atbilstoši Dieva vārdam. Tāpēc mūsu ticība un dzīvošana kopā ar Dievu ir saistīta ar mūsu rīcību atbilstoši ticībai. Mēs zinām un ticam, ka Dieva valstība ir šeit. Un Dievs rūpējas par mums, ja sadiežoties pie 33. psalma, ja. Kungs gaida savā žēlstībā uz tiem un skatās, kas uz viņu paļausies. Svētīgi tā tauta, kam tas kungs ir par Dievu. Ļaudis, ko viņš sev izredzējis par īpašumu. Tas kungs skatās no debesīm un uzlūko visu cilvēku bērns. Viņš raugās no savu stiprā krēsla uz visiem, kas dzīvo virs zemes. Viņš sataisa viņu sirdis, un viņš liek vērā visus viņu darbus. Tālāk, redzi tā kunga acis uzlūko tos, tas laikam visu var. Viņš raugās no stipra krēsla, kas dzīvo virs zemes, viņš sataisa viņu sirdis, viņš liek ārā visu viņu darbus ķēniņam nepalīdz viņa lielais spēks. Varano neizglābs viņa lielais stiprums. Zirgi nevar palīdzēt, tanki šodien būtu, ja? Un lielais spēks nevar izglābt. Redzi, tā kunga acis uzlūko tos, kas viņu bīstas un cer uz viņu žēlastību. Ka tas viņu izpestīs no nāves un bada laikā tos uztur dzīvus. Mūsu dvēseli gaida uz to kungu. Viņš mums ir par palīgu un priekšstunām bruņām jeb vairogu. Mūsu sirds priecājas viņām, mēs paļaujamies uz viņa svēto vārdu. Un tā ir darbība.
darbība, kad mēs savā vajadzībā ejam pie viņa, nevis pie Eģiptes valdniekiem, kas ir Sātans tajā līdzībā. Ja? Pasaules kungs, savu varenību, savu banku, kurā nebeidzas nauda. Un tā līdzīgi. Slavu Jēzum. Lūk, tā Dieva žēlstība, kurā mēs esam un dzīvojam, bet tā ir saistīta ar mūsu rīcību, atbildi uz to, ko Dievs dara pie mums mūsu dzīvēm. Dzīvajam, kalpot dzīvajam Dievam, sakot dzīvajam Dievam, vienīgā iespēja darīt to, ko viņš mums atklāja un ko mēs ieraugam, ko viņš mums parāda. Ja mēs to nedaram, mēs to bremzējam un mēs to bieži daram, tad mēs paliekam tajā vietā. Un viņš savā žēlstībā, paldies Dievam, mūs atkal ved, bet tas žēlstība nav mūžīgi, gribētu teikt, no vienas puses tā, no otras puses, ja mēs sākam ar žēlstību manipulēt un izmantot, tad viņi beidzās, un tajā vietā mēs saņemam ko? Cietu sirdi. Mums, lai palīdz mums staigāt viņam pakaļ, dzīvot šajā te priekā un viņa valstībā ikdienas. Slava Jēzum.